Dārgie draugi, es esmu pie Aizupas meža tehnikuma, kurš jau ilgus gadus kā vairs nestrādā. Šī ir muiža bijusi. Ir daudz ēku komplekss. Arī tur zemāk, arī pie tās tā kā dīķītes. Tur arī ir ēka, jau tāda sabrukusi. Bet šeit ir bijis ļoti liels šis viss mācību komplekss ar kopītnēm, ar darbnīcām. Tur dziļumā vēl viena ēka liela. Šeit pilsētvides pētniekiem ir ko darīt un apskatīt. Un skatieties, kāda varēna ēka kādreiz bijusi. Šeit interesanti ieeja uz pagrabu. Diemžēl nav lukturīts. Mēģināšu aktivizēt. Vēl viena pamestā ēka. Šitā ir izstāsts gan svaiga. Kāds skaistums šeit vienā no pamestajām garažām. Izskatās pēc pakārda, bet visdrīzākais tas ir krievu kopija. Un padomu laika. Šādas saimniecības telpas. Draugi. Šī ir viena no autentiskākajām mājām, no vecākajām. Iesim iekšā apskatīt, kas šeit ir saglabājies.
telpas. Nekas daudz šeit nav. Bet no ārpus šī viennozīmīgi bija viena no skaistākajām ēkām, jo nebija būvēta pēc kara, bet pirms. Kaut gan par to pirmo, kurā es biju, tā arī ir tāda, iespējams ir būvēta Ulmaņu laikos, bet pārbūvēta padomju laikos, bet nu. Tolets. Skaitītājs izstāsta gan svaigs. Nozīmē, ka šeit laikam dzīvojuši cilvēki iespējams pat, nezinu, 15 gadus atpakaļ. Šeit laikam mēs netiksim. Skaists, gaišs telpas. Bet grīda visur šeit ir tāda, ka tu var ļoti, ļoti ātri nonākt līdz pirmajam stāvam bez trepēm. Šie dzīvoklīši jau tādi augšējos stāvos jau bišķi labāki. Bet jā, šeit ir, es domāju, pēc gādai šeit vairs nevarētu staigāt vispār otro stāvu, jo pārāk viss grīda ir izjukusi. Jā, šeit kaut kas notika laika zoba ietekmē ar jumtiem, un viss sēkas ir strauji degradē. Rūsa, puve, viss ņem virsroku. Nu, ko dodamies ārā?